ir tieši jaunām idejām. Tāpēc nākamajā stāstā pastāstīsim par divu autosporta entuziastu ieceri Latvijas rallijā atjaunot gaz automobiļu klasi. Tā ir mūsu bijušā mašīna, jā, diemžēl, ilgi gaidīja to momentu. Jau tā turēja ilgi, bet, nebija vairs, ko nolikt viņu to gazīgu, un laukā turēt nav jēgas viņu. Viņš tāpat sapūs, un tad beigās, loži čup, nav vairs varianti. Šādu stāstu bijušajiem autosportistiem, kas savulaik rallijos startēja ar gazu 51, 52 un 53, ir nemazums. Tautā saukto gaziku laiks bija pagājušā gadsimta 70. līdz 90. gadi. Mainoties valsts iekārtai un ekonomiskajai situācijai, šī sporta klase izzuda. To piedzīvojis arī vairāku autosporta sacensību organizators komentētājs Andris Grīnvalds, kurš arī pats savulaik strādājot kolhozā par automehāniķi ar vairākiem pašbūvētiem gazikiem startējis neskaitāmās sacensībās. Tā vienmēr ir bijusi tāda budžeta, jeb tautas klase. Ar gazikiem lielajā vairumā gadījumu brauc, tāpēc, ka viņi bija pieejami. Piedāvām varēja tur no norakstītām mašīnām kaut ko sabūvēt, ja, un arī tās detaļas un visas pārējās lietas jau, bija stipri lētāks. Bet, braukšanas prieks, es teikšu, ka nemaz nebija mazāks ne pa gramu, jo, ar to lielo mašīnu pa tiem šaurajiem līkumainiem ceļiem tur bija gandrīz vēl brīžiem interesantāk nekā ar vieglo. Laikam, diemžēl, jāsaka, latviešiem raksturīgi mēs kaut kā baigi viegli no tā atlaidāmies, ja, pārmetāmies tikai uz to krosu un pat nemaz nemēģinājām vairāk neko saglabāt. Šajā ziņā mūsu ziemeļu kaimiņi ir tādi pastāvīgāk savās tradīcijās, viņiem tā lieta ir, es teiktu, ka šobrīd, lai arī negluži tādas sprādzienveidīga attīstības stadijā, bet attīstās. Tāpat rallija laikus ar lielajām gaza automašīnām atceras arī citi autosportisti. Piemēram, skrundenieks Ēriks Paculs savu dalību rallijos sācis kā stūrmanis, bet pēc tam jau krietni ilgāku laiku aizvadījis sēžot pilota vietā. Viņa paša rokām tolaik tapuši divi gaz 53. Vakariem vīlē, ķīlē, ko pats varēja izštukot, kā vajadzētu. Mēs tā laikā teicam, jā, rūpnīcas uztaisīja tādus motors, kā mēs viņus taisījām. To pašu vienkārši saliekot tā, kā viņam jābūt ir. Jā. Tad arī viņi gāja. Kolhos laikā jau bija tā, ka citam bija tā mašīna tā, ka viņi knap uz priekšu līd. Jā. Bet mēs jau savām mašīnām žiguļiem metām pa kājām. Arī rudbāžnieks Vilnis Denis atceras, kā savulaik pašu rokām veidots sporta gaziks. Sākumā Kuldīgā no kādas izjauktas mašīnas dabūts gaz 52 rāmis, pēc tam izbraukājot vai visu lejas kurzemi sadabūtas arī pārējās detaļas. Tā arī stelēm. Es nezinu, pat cik ilgu laikā mēs stelēm gadu. Varētu būt, kamēr viņi sastelē to mašīnu īsti. Jā. Tā kā mums bija arī mākslinieks pie mums strādāja, kas mācīja visus uzrakstus uztaisīt, ko var uzkrāsot virsū visu, ko bija. Viss zolīti, tā kā pienākās, mašīnas spīdē vienmēr. Tam tā vienkārši bija jābūt. Savā klasē mēs gājām, kā 12. klasē, tad mēs gājām, 4., 5., 6., 7. vieta. Vienkārši mums igauņi, tie mūs visu laiku, kā saka, ēdāra, un tie bija mūsu klasē visi tieši arī. Vienīgais te Saules rajona kursīšos, kur mēs 3. vietu dabījām. Tas bija tas augstākais. Tā laikā, kad Kuldīgas ATU, kad bija, tur mums smalki skatījās pakaļ, lai gan mēs jau visu kaut ko tur atkal žuļņičojam, jāsaka tā, un blēdījāmies, ka bet, pa lielam tas bija diezgan pasmaga. Jā, teiksim, tas, kas attiecās uz degvielu, mums deva, jā, eļļus deva. Arī uz treniņiem mēs braucam pa nedēļu, pa 2 pirms gongas projām. Jā, šita mēs sēžam Jelgavas rallijā pirms starta. Autotransporta uzņēmums numur 4, jā, ar stūrmanām 2 un stukām, klasiskā tā laika rallistu forma, jā. Te ir kaut kādi 2 vieglo braucēji, ir kaut kādos darba kombinzonos, jā, tas jau skaitās jau krutuma kalngals. Ja tajā laikā, ka gazikos viss toreiz nošokēja rojnieki, viņiem bija 51 ļoti skaisti uztaisīts, ar kuru viņi vēlāk, starp citu, barikādēs Rīgā stāvējis, es redzēju fotografiju. Tur jau bija diezgan daudz gaziku braucēju, tā kā viņi reāli patrioti ir tas fakts. Un viņi atbrauc toreiz ar Husqvarna kombinzoniem, mežstrādnieku kombinzoniem, bet viņi bija tik krāšņi, ka tur vispār, viss uzreiz tādā apjukumā, kas tie tādi ir. Lai arī pašlaik šīs vairs ir tikai skaistas atmiņas, tomēr Andris Grīnvalds ir pārliecināts, ka to visu ir iespējams atdzīvināt. Viņš atsaucies vairāku autosporta sacensību organizatora Ogrēnieša Dzintara Kaulakalna idejai Latvijas rallijā atjaunot gaz klasi. Andris gan atzīst, ka šobrīd situācija nav īpaši spīdoša. Kurzemē zināmi vien 2 krosa braucēji Grobiņas pusē, kā arī 2 gaz automobiļi Kuldīgas novadā. Viens ideālā stāvoklī, otrs ilgi nekustināts. Esmu te ar dažiem sazinājies.
interesi cilvēkiem, viņiem tā kā pat ir kaut kas palicis vēl no tām mašīnām, bet viņi tā diezgan skatās uz to, tas viss ir tālu, tas viss ir dārgi. Es zinu, ka viss ir tālu, viss ir dārgi, man pašam vēl joprojām ir viens autosportists ģimenē, bet, ja ir vēlme kaut ko darīt, tad šis tiešām nav tas dārgākais veids, kā iekļūt tajā autosportā iekšā. Bez tam šogad tā kārtīgi apgrieziens ir uzņēmis vēsturiskais autorallijs. Varbūt, ka viens no virzieniem, kur iesaistīt gaziku braucējs, ir šis. Tas būtu ļoti labi, ka būtu gazika. Jā, pat pats varētu pasēt kādam blakus pa stūri man vēl. Pat pilnīgi nav problēmas, bet, tāda laika, kad vienkārši ir smags jautājums tas ir. Tas ir naudas lieta, tā ir naudas lieta. Nav vairs ne kolkoz, ne solkoz, kas palīdzēs, un privātais tas ir grūti pateikt, vai kāds līdzēs kaut ko. Tā kā, lai tik iet uz priekšu. Ja jau sāk organizēt kaut ko, lai iet uz priekšu tikai. Ja tas ir finansiāli un fiziski iespējams, tad kāpēc ne? Tā kā Igauni, piemēram, Malači, ka viņi ilgi noturējuši, tā kā uz priekšu tikai. Ja tomēr kādam mājās šķūnītī ir saglabājies gaziks vai tā detaļas, vai varbūt vienkārši ir zināma kāda noderīga informācija saistībā ar šo visu, Andris Grīnvalds aicina atsaukties. Tāpat viņš nepieciešamības gadījumā gatavs palīdzēt ar padomu vai roku darbu pie pašas autobūves. Tikai ar kopīgiem spēkiem un entuziasmu šo ideju nākotnē iespējams padarīt par īstenību. Cigareti un no citiem piesmēķēt. Un kad beidzot kājām gājies, pats pie sava auto tie, pašam vairs no auto priekā, daudz kas pāri nepaliek. Braucējs mūžā galā, atkal mācās kājām skriet, tad, kad labā kājā nezin, vairs kur kreisā kājā iet. Un kad beidzot kājām gājies, pats pie sava auto tie, pašam vairs no auto priekā, daudz kas pāri nepaliek. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. Viens no lielākajiem